Čau visiem skrējējiem! Rozentāls skrējiens bija mans pirmais sacensību skrējiens pagājušo gadu, par ko es saku ļoti lielu paldies organizētājiem, kad bija šāda iespēja, jo iespējams es nebūtu uzsākusi savu skriešanas karjeru, ja es nebūtu tieši skrējusi šajā skrējienā. Un tas bija tiešām interesanti, jo es gandrīz uz viņu pat neierados, jo uzsniga sniegs un es šaubījos, vai iet skriet vai neiet, slīdēs kājas, kā jau mēs visi par to domājam. Bet es sazinājos ar Omītu un viņa man, protams, pateica, ka man ir jāiet un jāskrien, un labi, kad es viņai paklausīju. Skriet, protams, tas bija ļoti forši, kad tieši tas bija mans pirmais skrējiens uz laiku. Es pat nezināju, kā es skrienu, cik es ātri, lēni, kā neko nezināju. Un tad pēc šī skrējiena manī parādījās tāda kā motivācija, varbūt pamēģināt vēl kaut kur, varbūt vēl kādās sacensībās piedalīties. Un tad es noskrēju diezgan labu rezultātu priekš pirmā skrējiena. Un par ko es tiešām esmu ļoti priecīga, jo tagad jau es skatos uz to pavisam savādāk. Bet toreiz tas bija izaicinoši un grūti, bet tas bija tā vērts. Es noteikti to saku, jo es esmu par to pārliecināta šobrīd. Un tāpat bija arī diviem maniem draugiem, kuri arī tieši aizsāka skriešanu ar Rozentālu skrējienu pagājušajā gadā. Un mēs kopā pēc tam noskrējām visu vasaru un arī rudens, visus skrējienus kopā. Tas tiešām aizrauj cilvēks. Tā ir pilnīgi cita tāda kā pasaule, kuru es pat nevaru izstāstīt, cik pozitīvas emocijas ir iespējams saņemt, līdz tu pats neesi to pamēģinājis. Tieši tāpēc es iesaku noteikti visiem pamēģināt sākt ar kaut ko maziņu savā pilsētā, kas, man liekas, kas varētu tiešām pārvērsties par lielu šo skrējienu, jo šogad jau ir daudz lielāka atsaucība, manuprāt, nekā tas bija pagājušajā gadā. Tāpēc noteikti piesakies un izskrien arī tu savas mīļās Saldas ielas, kā arī man ļoti liels prieks, ka no visas Latvijas jau pie mums ierodās skrējēji. Un es domāju, ka šis pasākums noteikti ar katru gadu paliks arvien lielāks. Tā kā tiekamies 18. martā Saldu un uzskrēsim kopā. Čau! Veiksmīgi visiem nedēļu!